Diez vai kāds nolieks, ka viens no uzņēmuma lielākajiem tādiem plusiem un ieguvumiem ir labs un zinošs darbinieks. Un no tā, kāds būs šis darbinieks, ir atkarīgs arī uzņēmuma attīstība. Tādēļ es vēlētos lūgt iepazīstināt ar atbalstu nodarbināto apmācībām e-prasmēs Ilgu Kikjauku, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras klientu apkalpošanas nodaļas vadītāju. Labrīt visiem! Priecājos, ka esat kuplā skaitā un vēlaties tātad uzzināt aktuālo informāciju par to, kādas ir iespējas uzņēmējiem. Un tad, turpinot sava kolēģa no ekonomikas ministrijas iesākto tēmu par atbalstu nodarbinātajiem, tad vēlos arī pastāstīt, kādas ir tās lietas, kam tad piešķir atbalstu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Un šajā prezentācijā tātad es stāstīšu par divām programmām. Abas ir vērstas uz darbinieku apmācībām. Un tātad pirmā programma, jeb projekti, teiksim tā daudzskaitlī, ir tie, kuriem šobrīd var pievienoties. Tātad jau notiek 16 projektu īstenošana. Un noslēgumā pastāstīšu par jaunu programmu, kura būs pieejama tuvākajā laikā uzņēmējiem, kura vēl šobrīd tādā sagatavošanas procesā atrodas. Un šeit jau arī ir redzamas fotogrāfijas no reāliem projektiem, kurās tātad darbinieki mācās tieši informāciju, komunikāciju, tehnoloģiju jomā. Tātad jau vairāk kā gadu Latvijas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozares asociācija ievieš tātad vienā no LIA administrētajām programmā projektu, tieši kas vērsts uz nodarbināto apmācībām. Un tad varbūt, lai nekavētos, uzreiz arī pastāstīšu tātad par šo programmu, kura šobrīd tiek ieviesta atbalsts nodarbināto apmācībām partnerībā. Tātad, kā jau es minēju, gan Likta, gan arī vēl 15 citas nozara asociācijas šobrīd ievieš projektus, kas ir vērsti uz nodarbināto apmācībām. Un tieši Liktas, tad tas ir saīsinājums Latvijas informāciju un komunikāciju tehnoloģiju nozares asociācija. Liktas projektā tātad galvenokārt ir tātad šis uzsvars likts uz e-prasmēm. Taču tas nenozīmē, ka citu nozaru asociāciju projektos nevar mācīties lietas, kas ir saistītas IT, bet vienkārši ņemot vērā, ka tās pārējās asociācijas ir, pieņemsim, pārtikas uzņēmumu federācija vai arī metāla apstrādes nozares uzņēmuma asociācija, tad šajos projektos pavisam noteikti uzsvars tiek likts uz nozares specifiskajām apmācībām. Savukārt tieši Liktas projektā uzsvars ir uz e-prasmēm, jo šī nozares asociācija tieši darbojas ar uzņēmumiem, kuri pārstāv šo nozari. Un tātad tas princips, kādā veidā šis projekts darbojas, tātad LIA ir noslēgusi līgumus ar 16 nozaru asociācijām un uzņēmumi, tātad, kā arī pašnodarbinātas personas projektu īstenošanas laikā var pievienoties šiem projektiem. Ņemot vērā, ka šī ir Eiropas Savienības fondu finansētā programma, protams, ir jāņem vērā, kad Eiropas Savienība arī uzliek prasības, kritērijus šiem uzņēmumiem, kuri var pievienoties, tad nevar būt nodokļu parādi, uzņēmums nevar būt grūtībās, protams, nonācis un vēl dažas lietas, kas ir jāņem vērā. Bet tātad tie uzņēmumi, kas vēlas pievienoties projektiem, tad attiecīgi var komunicēt ar konkrētajām nozaru asociācijām. Mūsu LIA mājaslapā ir saraksts ar šīm nozaru asociācijām un tātad jau vienojoties par dalību projektā var tātad pievienoties un apmācīties gan e-prasmes, gan arī citas apmācības, kas uzņēmumam ir nepieciešamas. Un ja mēs runājam par to summu, ko uzņēmums var saņemt atpakaļ no šīs summas, kas tiek tērēta apmācībām, tas ir līdz 80% no šīm apmācību izmaksām bez PVN. Un es varu minēt vēl dažus piemērus. Latvijas darba devēju konfederācija arī ievieš līdzīgu projektu un arī Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera un vēl tātad asociācijas. Un ņemot vērā, ka šodienas tēma tātad ir e-prasmes, tad arī nedaudz sīkāk par šo Liktas projektu. Tātad projekta nosaukums ir IKT nozares uzņēmumu un partneru apmācības inovatīvās tehnoloģijās un biznesa attīstībā. Tātad, protams, pārsvarā te ir tātad apmācības
IT jomā, bet, protams, arī ir vēl arī citas būtiskas uzņēmējiem nepieciešamās apmācības. Un šeit arī varat redzēt vēl fotogrāfiju no projekta īstenošanas vietas. Jā, un šeit arī ir vēl viena fotogrāfija, un tātad, kā jau iepriekš teicu, kad apmācības ir lielākoties vērstas uz IT nozari, un tātad šobrīd projektā piedalās vairāk kā 30 uzņēmumi, bet, kā jau teicu, tiem, kam ir vēlēšanās un interese par šīm apmācībām, tad ir jākontaktēs konkrēti ar šo nozares asociāciju un jāpievienojas šim projektam, ja vien, protams, jūs atbilstat programmā izvirzītajām prasībām. Tātad šī pirmā daļa bija par šo programmu, kas ir pieejama šobrīd. Bet, ja mēs runājam par tādu tuvāko nākotni, tad man ir jāpastāsta par vēl vienu programmu, kura būs pieejama, es domāju, pēc 2, pēc 3 mēnešiem, un arī ekonomikas ministrijas pārstāvis pieminēja jau šo programmu, un programma būs vērsta tieši uz mikro un mazajiem uzņēmumiem. Un šo projektu ieviesīs arī Latvijas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas asociācija. Un tātad šeit tā sistēma, teiksim, uzņēmumam nevajadzēs tā kā pievienoties projektam, bet jebkurā gadījumā ņemot vērā, ka tā ir Eiropas Savienības nauda, tad uzņēmumam būs jāatbilst konkrēti izvirzītajām prasībām. Kā jau iepriekš minēja, nevar būt nodokļu parādi, arī šis uzņēmums nevar būt grūtībās nonācis, tad nevar būt lieli zaudējumi. Un vēl dažas būtiskas prasības. Un, attiecīgi, šī projekta ietvaros, tad mazie un mikro uzņēmumi tieši varēs mācīties šīs e-prasmes. Un tiek plānots, kad projekta ietvaros 3 gadu laikā tiks apmācīti tātad vairāk kā 5000 uzņēmumu darbinieki un uzņēmumu vadītāji. Un, attiecīgi, tā pieteikšanās kārtība tātad būs tiešā veidā caur asociāciju, caur liktu, un tātad tiem, kam interesē šīs apmācības, tad tiklīdz šī pieteikšanās būs atvērta, kā iepriekš minēja, apmēram pēc 2-3 mēnešiem, tad liktas mājaslapā būs arī atvērta šī pieteikšanās forma, arī informācija par to, kādas apmācības tieši būs pieejamas. Un tad jau attiecīgi asociācija pārbaudīs uzņēmumu datus un tad informēs konkrēti par apmācībām, kādas būs pieejamas. Bet atšķirībā no iepriekšējā projekta, ko es jums stāstīju, kur tātad tur bija gan IKT apmācības, gan citas apmācības, grāmatvedība, piemēram, un vēl citu nozaru asociāciju projektos citas apmācības, tad šeit šis projekts būs vērsts tiešā veidā tikai un vienīgi uz e-prasmju attīstību. Un tāds, ņemot vērā, ka es strādāju klientu apkalpošanas nodaļā, tad viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem un tādām neskaidrībām, kas tad īsti ir šis mikro vai mazais komersants. Bieži vien cilvēks sajauc, kas ir, teiksim, ka tas mikro uzņēmuma nodokļa maksātājs un sajauc, kas ir mikro uzņēmums. Un šeit tad arī ir tāda tabuliņa, lai uzņēmumi redzētu, kam tad šī programma jaunā, kas būs pieejama, ir paredzēta. Tad, principā, pats būtiskākais rādītājs ir uzņēmumi, kuriem tātad šis darbinieku skaits nepārsniedz 50 darbiniekus. Tas ir tas pats galvenais rādītājs, jo programma arī saucas tieši mikro un mazajiem uzņēmumiem. Un, attiecīgi, protams, jāņem vērā arī apgrozījums un bilance, bet, kā jūs teicu, būtiskākais ir šis darbinieku skaits. Un tiklīdz tad programma tiks atvērta, šobrīd notiek iepirkuma procedūras, jo ņemot vērā tā Eiropas Savienības nauda, kas tiek apgūta, tad obligāti ir jāveic tāda iepirkuma procedūra un apmācību sniedzējs tiek izvēlēts iepirkuma procedūras rezultātā. Tad tiklīdz tātad visas šīs tādas, teiksim, tā birokrātiskās lietas tiks paveiktas, tā šīs apmācības būs pieejamas un varēsiet pieteikties. Un tad pēdējā slaidā ir LIA klientu apkalpošanas nodaļas koordinātas, ja ir kādi jautājumi par LIA citām programmām, kādas varētu jūs interesēt, tad pavisam noteikti varat mums rakstīt vai arī zvanīt un saņemt jums nepieciešamo informāciju. Ja? Un varbūt, ja kādi jautājumi. Daļas beigās mums jautājums. Jā, paldies. Jā. Domāju, ka pēc šīs prezentācijas uzņēmumu vadītāji daudz labāk zinās, kā izglītot gan sevi, gan darbiniekus, un kas zina, varbūt tās pēc dažiem gadiem mēs droši varēsim lepoties ne tikai ar ātrgaitas internetu, kur mēs esam viena no labākajiem Eiropā, bet arī ar to, ka mēs esam IT lielvalsts.